Come on! Esiet sveicināti jaunajā ceļo ar Melno. Un šodien mēs apceļosim huiviņu zin kurieni, kaut kur arī vagonu parkā. Es nezinu, kā tieši šī vieta skaitās. Tātad patīkam skatīšanos. Es domāju, jūs ļoti labi redzat manu mērķi. Nē, jau tā lielā smukā māja, kuras pat noskaidrot, kas par ir, bet tornis. Mēs dosimies līdz tornim. Jā. Šo video varētu nosaukt ceļojumu ar Melno, ceļojums uz torni. Aizceļosim līdz tornim. Un tad arī viss beigsies lūk šeit tālumā, varam redzēt lielu veikalu MC kvadrātā. Mēs esam iznākuši pie šosejas, pie lielveikala rajončika. Tad arī noskaidrosim, kas tad īsti ir šī māja. Droši vien, ka es viņu zinu, bet ne no šīs puses. Atvainojos par vēju. Šis video tiek filmēts smaga vēja apstākļos, kā nekā ir vētra no Anglijas atnākus. Jūs jautājat, kāpēc es dienas sākumā neesmu skolā. Nē, es nepastoju. Un vienkārši Melnajam ir treniņi. Un treniņu dēļ viņš nevar paspēt uz klubu, konferenci Zinātņu akadēmijā, kur viņš pat nezina, kur tā atrodas. Un tāpēc viņš izlēma ies uz tām lekcijām, kas ir pēc tam. Un šobrīd tāpēc viņš izdomāja, jānosit laiks, un tāpēc viņš veica ceļojumu uz šo torni. Lūk, dīvainā māja. Smuka īstenībā. Es tādā gribētu strādāt kādreiz. Daudz kastas stāvvieta. Es ceru, ka man balss varēs labi dzirdēt. Jo tomēr vējš, mašīnas un vēl dažādākie trokšņi. Tā, pie kā mēs tagad būsim iznākuši un skaidrs, ka atkal kāds veikals. Tas varētu būt autoveikals īstenībā. Varēsim noskatīt savu mašīnu. Es vienkārši gan pēc sūdīgās stāvvietas diez vai tas ir autoveikals. Bet parasti autoveikali tikai ir tik krūti forši, ka pat mašīnīts atspīd. Un to zināsim. Es vienkārši tagad neesmu vazājies pa šīm ielām. Šis te viss ir jauns arī priekš manis, tas viss noteikti redzēts kādreiz no šosejas braucot. Bet lūk tā no sāna, teikšu godīgi, neko neatpazīstu. Tas vēl šeit sen nav būts. Lēns atkal kļūst, un mēs esam nolēguši pie Peugeot veikala. Nesajauciet ar sieviešu ģenitālijām žargonismu. Tā ir mašīna. Tīri normāli īstenībā. Ja jūs redzēs filmu Taksī, kādu no 4, tad jūs zināt. Tas spīdīgais veikals, un es tā arī nezinu, kas tur. Peugeot. Tur tālumā vēl emblēma Peugeot. Mēs tuvojamies mūsu mērķi. Es gan nezinu, vai es varēšu tiešām pieiet pie viņa. Pastaigāsim gar krastu mazliet tomēr. Ne gar krastu, bet gar šoseju. Tāpēc, kad vējš pieņem spēkā, un es īsti nezinu, kā var piekļūt pie šī torņa, tāpēc vienkārši ievērtējiet viņu. Smuks vai ne? Smuki. Dosimies tālāk. Pa šejiem. Un spīdīgā būda. Tur tālumā bija ziedi.
pēc pieturam un dikti novēro. Es viņam cerams, ka nepatīk. Šodien dzirdēju, kas es teicu. Mēs tojamies Volkswagenam. Varēsim nopirkt kādu vabolīti, Polo, Lupo, Golfu, Passatu, Boru, Džetu. Labi, daži no tiem modeļiem vairs nemaz netiek ražoti. Nu jā, bet apstīties jau varam. Man tā tiešām liekas, vai tur ir rakstīts SCEX. Nezinu, kas tur rakstīts. Lūk, es to mēs Volkswagenai. Mans laiks nav neierobežots. Es šo varētu nosaukt tomēr beigās par nevis melnā ceļojums Havajzē kurieni kaut kur vagonu parkā, bet melnā ceļojums pa šosei. Rīgā, protams. Porsche nopirkt. Nu, lūk, tad arī jūs varat tik piekat Kainīz vai Carrera 911. 911 2007. Pārāk redzami nefilmēšu, lai man nepiesienās. Kas tā tālākā būda. Te var redzēt, kas tas ir. Es tālu neredzu. Tik nevarētu būt, ka Humpītim ir vesels milzu veikals, jo DJS, cik es atceros, ir Humpītis. Bet diez vai viņiem būs viss tas lielais veids. Nu, tomēr. Jā, es neesmu veikala eksperts. Porsche. Man tā nebūs. Porsche ir Porsche, bet ne priekš manis. Te ir tīrs Porsche veikals. Lūk, atkal mēs skatāmies uz mūsu sākotnējo mērķu torni. Ievērtējam Porsche. Mēs esam pēc depo. Tas nav depo. Ja tomēr ir. Ir. Nu, lūk, māja dārzam remontam depo. Ir ērtāks un ceru. Šis izsādi bišķi lielāks un krūtāks. Lūk, ievērtēt. Laikam tiešām DJS tik liels veikals. Ja es nemaldos. Brīnījums tas. Es tiešām nezinu, cik es tālu šādu staigāšu. Es ceru, ka jums nav garlaicīgi. Es zinu to, ka šo video jūs saņemsiet. Zinu kādu. Kādreiz skaņiem būtu nolamājums. Bet man nav šādi efekti. Tāpēc iztieciet ar maniem ratiem vārdiem. Mums gan jau viņi netraucēs. Vesela rinda ar autobusiem. Narkotika kontrabandistu zaiet. Ievērtēsim jaunākās degvielas cenas Lukoilām. Ja nu gadījumā jūs sagribat nopirkt benzīnu, man to nevajag. Jo es nezinu, kur slikt benzīnu staigājot. Nu, lūk. Un tagad mēs varam ievērtēt torni visā viņa košumā. Nekas nav priekšā. Izņemot veselu čupu ar mašīnām. Aiziet. Dāmies tālāk. Aiziesim līdz molam un tad izlemsim, vai mēs dosimies vēl tālāk, vai arī beigsim mūsu ceļojumu. Tad ievērtējam benzīna cenas. 98. maksā 95,7 centīm.
litriņā. Tā. 95,92 centi. Arī nav lēta. Šeit varētu būt sarežģījumi. Tur arī būs grūti tikt pāri. Jā, es nekļūdījos, tas ir mols. Knapi jau var arī planšetes ekrānos redzēt uzrakstu. Un ļoti tālu man var redzēt baznīcas stūrni. Tā, tas dzeltenais mazais riņķītis, ko var redzēt virs jumta. Gaidās. Divas minūtes sargāju. Novietni, divas. Mašīnu rindām. Atkal jūs stāvu gaida. Atkal būs jāgaida 2 minūtes. Es negribu būt auto šeit, skatieties uz līnijām uz ceļa. Es tādus nespētu izbraukt. Dodamies atkal tālāk politiskajā ceļojumā. Šo lielu ceļojumu. Pulkstens ir 11 no rīta. Melniem ir daudz laika. Viņam arī ir jātiek atpakaļ. Un tas varētu jau būt mazliet sarežģītāk. Tālumā var redzēt saules akmenim, man atkal mēģina aizpūst vējš. Un ko es jums vēlējos pastāstīt? Ceru, ka jūs mani dzirdat. Un pēdējā laikā ļoti populāri kļūst man sadaļa Karaoke ar Melno. Turpmāk krietni biežāk būs dziesmas, kur fonā varēs dzirdēt arī oriģinālu izpildījumu, jo biežāk ņemšu dziesmas, kur vienkārši rādās lirika un kaut kas tāds. Mēģināšu dziedāt līdzi, jo ir ļoti daudz dziesmu, jo īpaši latviešu dziesmu, kuras es gribētu izpildīt, bet viņām nav karaokas versijas normāls atrodams, tādā stilā, kur vārdi iet. Jā, to es jums pazinājos.
Vajag šī tādu mēslu. LX celtnieks. Vispār bija jābūt XL celtnieks. Tas būtu krutāk. Es zinu, large extra celtnieks. Extra large celtnieks. Nē, es jau nezinu, kur nozīmē LX. Tas mans domas tikai. Mistiskas būs. Tas šķīvīts, vai ne? Kārtējos tirdzniecības un mašīnas, šoreiz Honda. Es atvainojos par regulāro pirkstu parādīšanos kamerā. Tas ir nejauši. Tā arī ir tā baznīca, ko mēs visu laiku redzējām tālumā. Nu jau šī Honda CR-V. Šī te zelta tornīte. Is that what I think? No, it's not. Riečkoja debesis. Lūk! Ne jau Lēčplēš jau uz uzrakstus. Tur nav ko redzēt. Wow! Jeep Grand Cherokee! I don't need that! I don't need that! Do you want to see something exclusive? There it is! Bentley! Maziņš gan veikaliņš par Bentleyiem, likam to, kad reti kurš var tādu atļauties Latvijā. Jā. Lūk! Toyota. Toyotas veicis. Varat pirkt Toyotas.
ar skatu uz pļavu, Rīgas panorāmu, atkal šo bāznīcu, atkal Dodge, atkal kreč visiem šiem mašīnu veikaliem un suni. Mēs beigsim šo ceļojumu. Uz redzīti, līdz nākamajai reizei.